Latvijas Handbola federācijas izšķirošā spēle, lielais fināls, kurā tātad pagājušā gada uzvarētāja Celtnieks LSPA pret, šobrīd jāsaka, spēcīgāko Latvijas komandu Dobels Teneks. Pavisam nesen, 2015. gada izskaņā, mūsējā pret Baltkrieviju spēlē, pēc puslaika bija vadībā, bet beigās tomēr zaudējums ar 2 vārtiem, bet šeit Celtnieks LSPA vilcējs Raits Pūriņš vārtos. Un to arī realizē 1-0 Celtnieks LSPA. Domam lielajam 8 vārdu gumu, Politeram 6, bet Celtnieks LSPA labāk iesākuši šo spēli. Un šeit ir 2-0. Žanis Malahovs, Latvijas izlases spēlētājs, arī ne pamatsastāv handbolists, bet tomēr tāds nozīmīgs rotācijas spēlētājs, kurš vajadzības gadījumā arī nāk, ja kādam no partneriem neved spēli. Bez zaudējumiem vienā grupā ar Ukrainu, Grieķiju un Kipru vienīgais neizšķirts Grieķijā pret Grieķiem. Un tas jūnijā būs galvenais notikums handbolā. Bet pagaidām ne to labāko aizsardzību demonstrē izpildītais šo metienu. Lauris Rūtiņš ir nekļūdīgs. Pasauc pie sevis aprunāties Normūdu. Redzam, kā noturās. Tur daudz no abām pusēm Roberta Freiberga. 31 gads, labā ārējā mala. Freibergs pēc tā viņu varat varbūt ievērot uzreiz. Kreitsbergs pusātrais un Pūriņš izgājis no vārtiem Politers. Un prātīgi šoreiz nospēlē Egils Politers. Jāmeklē metienu pozīcija, ir pacelt tiesneša roka. Un tagad ātrijā var aizskriet Dobels Teneks, Andis Ērmans pret Raitu Pūriņu, kurš šoreiz Andis Ērmans. Un šajā atrada iespēju, kad izdarīt metienu. Pusātrais uzbrukums Teneks un 11 pret 9. Daudz nedomā, daudz nemāna. 3 sekundžu laikā ir jāizpild soda metiens. Kreitsbergs meklē iespēju piespēlē. Jāveido ātrā pārēja Celtniekam, tas arī notiek. Un skaisti vārti tehniski nospēlē. Gaidāms, ka drīzumā varētu arī tiesneši celt roku, ja netiks izdarīts metiens. Kreitsbergs gan negaida un izdara labu metienu no 1,10 m. Iglīts, tālāk Sasuļins. Labi, labajā malā tiek iespēlēts un vārtu 9. Krastiņš uzvar šajā divcīņā Tikhanov. Bet savu izrāvienu Teneks šobrīd veids. 4-1 jau ir otrā puslaika gaitā. Tagad arī 5-1 Stums lielais. Kreitsbergs lielais un zem pārlikti. Vienkārtīgi raķetīt palaiž. Meklē iespēju. Mētienam atrod Jablonskis. Līnijā Politers un bez variantiem. Centrā nonācis Rūtiņš. Līnijā cenšas spēlēt Freibergam, bet Freibergs pie bums netiek. Un jau ātrijā Ērmanim. Ērmans arī norentēs situācijā un gūst 22. vārds. Rūtiņš, un atkal tas ir Ivars Lācis. Lielais Kreitsbergs. Un šoreiz Helmuts Tikhanovs šķiet kā ar seju atvair šo bumbu. 3. vieta. Bet ļoti spēcīgs komandas sastāvs šoreiz bija atbraucis uz Latvijas Olimpisko sporta centru. 3 pasaules čempionāta dalībnieces - Krievija, Baltkrievija un Ēģipte. 51. minūte rīt šajā cīņā. Sasuļins labi atbrīvo sev metienu pozīcijas Sasuļins. Rūtiņš saspēles vadītāju pozīcijā metīs pats. Viņa metiens tiek bloķēts un ātrais Andis Ērmans jau pretējā laukuma virzienā metās un vārta augšējā stūrī. Un Tikhanovs atvair, dod ātrajā. Tas arī izdots metiens un 21. vārti. Lācis pretēju Freibergu. Atkal nedomā daudz Freibergs, uzreiz izdara metienu. Lielais pret Tikhanovu. Tikhanovs atvair. Un Helmuts saglabā iespējas savai komandai. 56 minūtes. Rūtiņš. Sasuļins.
Sasoļins viltīgi, Aleksejs Sasoļins. 7 metru soda metienu Ērmans. Un Ērmans gan trāp. Redzējām tādu labu pauzīti ieturē. Nu, te sejā nospēlē Freibergs. Nu, noraidījums Freibergam. Nu, tā nedrīkst spēlēt. Spēlētāji cīnās līdz galam. Un tagad Ānis Ērmans gūst 28. vārds. 10 sekundes pēdējās sekundes šajā spēlē. Un Dobeles Teneks komanda svin savu uzvaru Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņā. Šoreiz Dobeles Teneks komanda ir pārāk ar 28-24. Lielajā finālā ir uzveikuši viņu Celtnieks Rīga komanda. Ivars Lācis dodas pēc galvenās trofejas. Viņi ir uzvarētājs savā laukumā, un Latvijas kausa trofeja tiek pasniegt Ivaram Lācim. Lūk, arī tā. Labs turnīrs aiztīts Final Four formātā. Labākās 4 Latvijas komandas tajā piedalījās, un varam apsveikt Dobeles Teneks komandu, bet noteikti turpinam sekot līdz Latvijas handbolam. Ar lielāko interesi, ar lielāko ažiotāžu gaidām jūniju Latviju pret Baltkrieviju pasaules čempionātu kvalifikācijas turnīru play-off fāzē.